Nav sveiki visiem, pazudis bija. Tā bija izbraucis ārpus, kā teica, Latvijas, pēc tam saslim. Tagad tāds izķepurojies. Redzu, ka mani viesi atbraukuši. Šitajā nogāzē te viņa veci vieta. Bet ir tāda izmalta, bet te upi iet. Viss jau nevar atrast nekad. Bet pa visiem mēs atradīsim. Tas ir vienīgais gada laiks, agrs pavasars vai vēls rudens, kas sniegs piespies. It kā jau te pļautās pļaus. Bet, pārējos laikos te ir žēlīgi. Bet zem viegli. Diezgan blīvi bija apdzīvot. Es domāju, pa visiem mēs kaut ko izkasīsim. Ko? Tikko atnācām, gan jau mums kaut kas izdosies. Redz, nepaspēja uzvicināt jau. Mums kolektīva sieviete jau Aleksandra II. Nezinu tā. Redz, kur rakstīts Ģeņeška. Ģeņeška ir. 1841. gads. Saka, pa visiem mēs tas sadabūs kaut ko. Varbūt pirmo monētu būšu atradzis šogad. Tā poga. Nav monēta poga. Labi. Man pašam interesants. Gan jau atradīsies pirmā monēta. Kādu var atrast pirmo? Pirmā monēta ir. To es redzu, ka monēta. Nav padomi. 15 kapeiks rāmī. 1930 kaut kāds. Ko? Tā vismaz zina, kādā zīmē, padomi zīmē jāmauca. Tā ir vecāka vieta, tas ir vienkārši tajā laikā pazaudēts. Redz, kāda izraka. Kautais signāls, domāju, jāparoka. Te vēl karš gājis. Mazums, kas te iznāk. Kaut kas ar atskabargu. Tas ķert upē. Nezinu, tur durt kaut ko. Šī tāds brīnums. Kādi galā bijis. To jāpaņem mājās, patīrīs. Apstīšos, es nevaru tā pateikt. Pirmo reizi atrod, bet redzams, kā ar atskabargu tā tad iedur un nāk līdzi. Kaut ko varēja durt. Šī tāds. Virsēs pēc pogas izstās. Tas gredzens virspusē mētājās. Un te pamat ir sašķūrēti. Tas ir rēts jau. Derība, vai tās rociņas. Tad jau 1700 gadi. Gredzens. Paši redzējāt virspusē. Tas derība gredzens. Redz kā, kamēr veči muļķi laiž. Mums meitene šitā ir nīcas, tā burbuļa saka, tā te ir vietējā lokausa. Saplīs uz zemītē. Tās zirglieca, gredzens, akmenīts apakšā stikliņš. Stikliņš redzams viduslaika tīri. Tā met, bet vējš pūšiņi. Šits ir IHS, ko es vairākas reizes griežās. Vai vējš nepūš. Te ir tas uzraksts un tās naglas svētās. Viņš jātīra uzmanīgi, jāmērcē. Tas tikai mūsu pusē šo gredzenu var atrast. IHS. Jēzus Kristus Salvator, Jēzus Kristus tēvs, tā viņa atšifrē. Kas te? Podziņi. Tie visi jaunāki. Šitas, tas arī nav dižu veci. Nav nevainas. Balss vēl nevar slimības attiet, man sēžās. Nevar gar parunāt. Izstās pēc santīm.
tā arī ir 2 santīmi. 32. gada laikam. Smuki zaļš. Nu, bija vēl atradumi. Bija tādi retāki, nefilmēti. Jāpadomā. Kaut ko jau varbūt vēl piefilmētā. Kaut kas ļoti plāns. Jau saprast, man liekas, ka tā nav monēta. Nav monēta. Nav skatīsimies unikālo pogu. Titāns nav. Unci titāns te ir. Āmurs un stēlētslēga. Es ne tā pagriezu. Nē. Pāris ir unikāli atradumi, bet man liekas, ka es visu te filmēs. Bet šits ir unikāls. Es domāju, tur sakausējums tāds branks. Skatīsies, kas te ir. Saracies vēl 1 kapeika. 1896. ja pareizi redz. Šits, man liekas, ka zirgam kaut kāds siksni turēs. Plomba. Tas redzēts. Te vēl 1 unikāla poga. Kas šitas? Te kaut kas. Tā ir 3 kapeika padomi. 5 feniņi. Es ka šito filmē. Nē, tā ir padomi. Kaut kāda. Šitā ir padomi. Nu, 20 rāms. Baigi vērtīgs. Nu, runājām ar draugu, kas tas varētu būt par vērķi, tā, kamēr tur pa lauku minās nav laika pētīt. Nu, viņš ir ass, jā. Viņš ir... Nu, ja viņš būtu domāts tikai aizāķēt, taču kā viņam ir spits, jā. Tas kāds ir pietiekoši resns. Materiāls kauts, jā, viņš tāds izturīgs, nu redzams 41 centimetri. Es mēģināšu atrast, jā, nu, vaļi pie mums nedzīvo, jā. Līdzīgs harpūns meta, kad bija vaļu mednieki. Bet, nu, te, jā, nav mums. Nezinu, tā domāju, varbūt, ka roņus medīt, jā, nu, tas ir priekš līdekām viņš ir stipri pa lielu, jā, kaut kam būdīgākam jābūt ir. Tos līdeks, tos duramos, tos atradas es vairāks. Nu, nezinu. Kamēr, kad tagad filmēs, es nezinu, kas tas vēl ir. Bet, nu, pavēc, jā, un pilnīgi nejauši atradās. Noskaidrošu un tad, protams, piefilmēšu klāt. Es viņu mazliet patīrīšu, jā, te padauzīšu nosto, bet viņš baigi labi saglabājies. Viņš ir kauts, jā, viņš nav rūsai padevies dīži. Tas gals ir spits, jā, viņš ieiet iekšā brīvi, jā. Pirmo reizi kaut ko tādā atradu. Nu, labi, tiksim skaidrībā tad jau pateikšu. Kā jau es esmu taisījis iepriekš, jā, citronskābes. Šī tāda te ūdens silts nav obligāti karstam jābūt. Mēģināsim nokodināt, viņš ļoti labi saglabājies, jā, tas ir tā harpūna. Jā, redzams no kautā dzels, 1 gabalu izkauts. Jā, nav nekur meķinājums, jā, tad es pieaugšu attēls, varbūt, ka kļūdos pēc atmiņas, jā, te bija sametināts, jā, redzams jau, ka ir uzlabots, jā, bet tas ir izkauts no 1, jā, tas audzēts, tas metās, jā, tad nav šūs, jā, stiprinājums pie kāta, es tam man te kaut kāds kociņš bija piesiets savā laikā ir, ieliksim un apstīsimies kā, bet, nu, vispirms mēģināsim nokodināt, jā, tas ir ciemkalēji darbs, jā, nekāds te nav.
rūpnieciskā mēroga, ja? Nu, redzams no viena gabala, ja? Šitas, teiksim, bija izplacināts tā kā spārniņi, ja? Pēc tam uzmauc tai laktai uz gala un saplacina apkārt, ja? Šitas tāpat redzams, ka ir. Te redzams, kur āmuru uzcists, ja? Nu, mēģināsim mazliet viņu uztaisīt labāku. Ja, nu tie, kas grib par to pašu kodināšanu procesu, man ir pāris video. Ja, tur cīrveses kodinājis un uzgriežņa atslēga, ja, tur sīkāk. Te pašu principu vienkārši rāda, kā mēs tiksim līdz rezultātam. Nu, te var neiecikloties, paņem no, ja ir karstais ūdens, nāk pa krāna ārā, ja. Iemet iekšā. Gaidīšanas vaina, drātīt. Drāžu birst bišķi viņu papulē. Viņš ir kautais dzels, viņš būs baigi okejs, drīzāk simboliski. Nu, nauda tas ne sūdu nemaksā, jā, tāda burka depiķī mums pārdodās, citroniskā. Kaut kādā agrāk bija 2 ar kaut ko eiro. Tagad droši vien, ka kaut 3 ar kaut ko. Jā, nu tā celtniecības jausmā vanne, jā, kas kaut ko paši dara. Zinu, ka te jaus. Tas samaksāja kaut kā tur štruns un nekas, jā. Nu, vāku uzliek, jā, ja laukā vai te nesmirdinās, tomēr tas smaka nāk, tad ilgāk silts turās. Tas sākums vairāk te nav ko filmēt, jā. Viss, kā saka, lētā, ātri izdevīgi. Nu, ko? Es mazliet viņu pamērcējis, viņš ir kauts, viņš ir baigi labais, jā. Kā atkal vērš uzmanību uz šo vietu. Jā, viņš ir no viena metāla, jā. Viņš sakauts kopā, jā, uztaisīts. Nu, tas spicāks, acīm redzot, bija. Nav jēgas viņu te vīlēt, ja es viņu vairāk tad diži nekodināšu. Jā, nu šiti mazliet bēdīgāk. Redzams, ka te ir iesprādzis. Nu, stiprinājies ir te ar naglu. Jā, pieaugšu fotogrāfiju, teiksim, nu cik tipveida latvietis bija tajos laikos. Garš 1,72 m kaut ko vecis bija. Jā, nu, teiksim, tātad tajā fotogrāfijā viņam līdz plecam, nu, aptuveni šitāds viņš bija tas kāds. Te vai, teiksim, jūs saprast. Viņš varēja aizsviest 20 soļus, un tas tā kā uz tiem krēsliem, jā. Bet tas nebija tāds tā kā olimpiskās spēlēs, jā, ka mauc. Jā, tur ieskrienās, jā, un tad tur izsviež, un tu uz vienas kājas ilgi lēkā, jā. Nu, te bija, varbūt bija kāds sekundu laika, kad tu no slēpņa ieraugi to roni, jā, un tad tev fiks jāizmet, kamēr viņam tā reakcija nenostrādā, jā. Tātad tas ir metiens no vietas, jā, kas pēc viss spriežot bija, nezinu, kurā vietā īsti kaut kur kātā bija ielikt tapiņa, jā, pie kā bija tā šņore, jā, kāds visdrīzāk no oša, lai būtu viegls un izturīgs, jā, viņš nedrīkstēja nolūst. Ko tos vaļus tur medīja, jā, es skatījos, tiem arī ar kātu iemauc, jā, un tad te bija piesiets, jā, jo valsts obligāti nolauz to koku, lai tas striķis būtu ar dzelzi kopā. Šeit, teiksim, ronas nesalīdzinām mazāks, jā, vajadzības nebija, es katrā ziņā neredzēju. Jā, es redzēju, ka tajās fotogrāfijās, ka bija šņori, jā, un te pie gala, te es neredzu, kur varētu būt kaut kam, kur varētu piesiet kaut ko, jā. Te ir nagla bijusi, tātad pie kāta bijis tas šņoris, jo nogalināt viņu nevarēja, jā, viņu vajadzēja aizķert, jā, tāpēc jau tas žebērklis ir, jā, to ronu, lai aizķert. Lasīja, teiksim, tur interesanti. Tas pavasarī viss notika, jā, tad uz kaut kādiem pāris mēnešiem, jā, tas bija zviedru raksts, ko es lasīju, jā, zviedru somi, jā, nu, visdrīzāk arī spriežot pēc atraduma arī kurši. Tas bija tā, ka bija sasalus tā jūra, jā, tagad šogad, jā, pie krasta viss aizsals bija. Varēšu no telefona bildi pielikšu.
Ja, un tad bija speciāli suņi, ja, tās fotogrāfijas ikuties suņi redzam, ja, ronim jāelpo, ja, un tad tie suņi atrada tos āliņus, kur tas ronis uznir, lai paelpot, ja, nu, teiksim, tad tās vietas vairāk sargāja, bet viņi iekrita tie mednieki uz kaut kādiem pāris mēnešiem. Jā, tām laivām laivas no skujkoka bija, lai viņas ap pārstumtu pa ledu viegli, ja, viņš sasveķojās. Un te viņi uz kādiem pāris mēnešiem, ja, medī normāli skaitījās laivā, es nezinu, cik tur tie 2-3 veči. Ja 100 roņus nomedīja, ja, tad skaitījās baigi ok, ja, nu ir vēstures liecībās, ka 2 laivas 500 bija samedījuši. Nu, viens tāds fakts, ko vajadzētu, kas man likās interesants, ja, ir tas gavēns, ja, ticīgajiem pavasarī. Un tad baznīca pielīdzināja roņus pie zivs, ja, tad varēja viņas gaveņa laikā ēst. Nu, es domāju, ka tas vairāk bija saistīts ar to, ja, ka tas diezgan kalorijas paņēma, ja, tomēr šitie darbiņi tādi, kad, nu, vai daudz maz, ja, tur uz, teiksim, uz gavēšanas laiku tieši jāmedī, neko nevarēja tur, tad nebūtu spēka medīt. Ja, nu, izmanto ēšanai. Ēšanai izmantoja, teikt, jau tas nesaprotam, ja, labāk bija ēst mazos ronīšus, ja, tos bebikus, ja, teiksim, mazos roņus, tad ēšanai izmantoja. Līdzīgi, kā es lasīju tur par indiāņiem, ja, tad, teiksim, tur tās asins, ja, viņas ar kaut ko tur sajauc, ja, un tās svaigās asins, tad visvairāk deva to enerģiju, ja, nomedīja roni, ja, un tad viņa asins tur lietoja uzturā, ja. Nu, tagad, ja, un tas nemaz nav tik sen, ja, teiksim, es pieaugšās fotogrāfijas, tas ir Napoleona kara laikos, ja, tas ir 19. gadsimta sākums. Tā medīšana notika līdz 20. gadsimta sākumam, ja, bet šis visdrīzāk ir 19. gadsimta sākuma, ja, tas pēc visa, kā viņš ir uztaisīts, ja. Viņš ir, nu, aptuveni 200 gadus vecs tā harpūna. Ja, nu, gribās man redzēt to, ja, to pašu procesu, ja, te aiziesim tādu kasti uzlicis, nu, te kā 10 soļi, ja, nu, pat, nu, pusceļš, ja, pusceļš kasti, ja, mēģināsim, vai tik tiešām var pa viņu iemaukt, ja, redz, ko uzzīmē roni, ja, te acis, deguns, te tā muta, ja, kur zivs kož, ja, nu, ronis lielāks, ja, trāpīt vieglāk, šits, teiksim, viņam noscīt galvā jāiesviež būs. Bet man ir interesanti, kāds noscītais tā harpuna strādā, ja, tāpēc uzliks, te, vai var redzēt, piefilmēs, un tad mēģināšu es pa viņu trāpīt, kā viņi te durās, jā, tad skatīsimies. Nu, notēmējs es. Mēģināsim pa trāpīt. Ej malā, es tur jau. Ej malā. Nav pirmais garām. Nu, otrais piegājiens. Man nolūz tas sapujas galvā tas koks. Tāpēc jāčamājās. Nu, mēģinām. Atkal.
Nu, izsās tīri pabriesmīgi. Jā, un tas tieši tāpat arī notiek. Redz, kā viņš izmauc cauri. Un ar šito viņš vairāk prom netiek, jā, te salaust. Nu jā. Meistaru rokās izdzīvošanas spējas diži nav. Nu, jāmāk bija, protams, jā. Tāds tā, ka es jau garām nobliest. Nu, te var redzēt, kā viņš iziet cauri, jā, un tāds spēcīgs metiens, jā, viņš, jā, tas atpakaļ vairāk nevar, jā, ar visu roni tikai. Nu, izstās briesmīgi diezgan. Trāpīšanas vaina, ja trāpīt, tā bija kārtībā. Nu ko, ar to tad varētu beigt, jā. Kā saka, var tās asins jau atjaukt ar kaut ko maukt iekšā. Nu, man bija interesanti, jā, neko tādu nebija atrads un nebija arī redzējis, ka būtu baigi atrads kāds, jā, šī tāda harpūna. Jā, rona esi nomedījis, tad jāmet miers jau līdz nākošam kaut kādam, kas tāds neredzēts kaut kas būs, jā, un tad līdz nākošajai reizē.